Jā, šeit pēcdienas uzdevumu galvenais karējs. Super, ir labi. Tad pasauksim arī šito slipu. Pateikšu, viņš nāk tagad. Viņš krīt jūs, rakstīšu, nāc tagad. Nāc tagad. Kas atnāca? Labvakar. Labvakar. Kā mēs šodien jūtamies? Mums ir Keitija, bet Keitija ir mikrofons. Kurš viss ir? Halo. Labi, jūs teicāt podkāsts. Kāds podkāsts? Mēs taisam tagad sarunu raidījumu, mēs intervējam viens otru. Jā, mēs mēdzam tādus, tu neesi skatījusies iepriekšējās epizodes, ne? Nē. Nav. Viņi vispār nesaprot, kur viņi vispār atnākusi, uz kurien. Bet esi jaunpienācējs serverī? Jā. Ok, kad tu atnāci? Bļā, man šeit kaut kas pagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā. Es apstīšu. Es tev neesmu pat lomas. Es tev iedevu vispār 3 lomas. Yeah. Jā, tu esi cilvēks eksperiments, bandikuts un killers. Es vienkārši nezināju, kādu tev krāsu izvēlēties, kādu tu tev krāsu gribi un kādu tu savu lomu gribi, varētu lomu uztaisīt. Manā loma ir nenomirt. Jo šorīt es biju Matrixā, bet iesūtīts un tur blēja balvu, ko es tik to neredzēju. Viņam tie spiedziņi mazie, tie biorobotiņi, kas tur skraida, viņi blēģi ir baigi uztankojušies, baigi spēcīgi. Es knapi ar titli līdz 3. līmenim. Jā. Es varu uzsīt, tagad uzsauc Keita, jā, es uzsīt lomu Keita. Jā. Ok, bet tev izsauc Keita. Uztais lomu bongs. Uztais lomu bongs. Bongs, ok. Un es jums abiem iedošu lomu bongs arī. Ok. Kādā krāsā es rakstu, kādā krāsā es taisu Keita? Tu vari uztaisīt rozā, tāpēc, jo ķipa e-kaķītis. Ok, labi, e-kaķītis, sapratu. Tā, un Keita es rakstīšu tikai parastiem burtiem bez Mans origo bongs strādā, bet. Jā? Jā. Ok, Keita. Jā. Ok, labi. Jā, un tad rozā tāds tā kā Lēnī Vakura rozā vai kaut kādu violetīgu? Tāda apeņkrosa rozā. Apeņkrosa? Jā, nē, tāda kārtīgi spilgt rozā tādu. Jā, tas ir tas apeņu rozā. Jā. Labi. To es gribēju. Spilgts rozā, ok, jā. Es domāju, ka būs spilgts rozā. Keita, create. Member. Ko tu Londonā? Misijā? Tu biji misijā Londonā? Es biju misijā, es gribēju aizbraukt uz Londonu, bet man vajag vīzu. Man izsūtīja no Anglijas ārā. Max cringe. Jā. Tā. Bet vīzi nedrīkst. To vajadzēja pirmo nokārtot, to man liekas, ne? Labi, nē, pagaidi, tad jūs man varat tā kā paskaidrot, pa ko vispār tā kā šitā grupa un vispār TikTok accounts ķipa ir about, tā kā jūs tiešām nesaprotu. Tu vari čatā kaut ko ierakstīt, Keit? Jā, šās. Ierakst kaut ko. Bandikuts, bļa. Jā. Šo grupu ir ļoti laba grupa. Ko? Ok, es līdz pārtaisīšu. Tikās gļuks notikās. Pedolācis. Loma killers ir lielāka nekā Keita. Bet Keitai jābūt lielākai nekā killers. Jā, lai to krāsu varētu redzēt. Keita, jā, Keita, brum, braucam pa kalnu. Okay, es ir daudz bombas nokurīt, es vispār nesaprotu, kuras atpūst. Es saglabāju Keitu. Kāpēc nevar ķipā TikTokā uzzvanīt grupā, piemēram? Šitāds rozā, ne? Jā. Tas ir rozīgāks nekā man. Ok, labi. Jā. That's good.
Ok, un es uztaisīšu to lomu bongs, ja? Jo Grunduls pagaidām ir signāls slāpētājs, Leins ir vakur un cilvēks eksperiments. Es slāpēju, ka es esmu noslāpējis ļoti daudz signālus vispār. Kādā krāsā būs bongs? Uzraksts. Es nezinu. Bet vai tu gribi Izdomā to. atstāt to pašu krāsu, to lilīgo, kas tev ir tagad? Jā, lielīgo, jā. Jā. Patīk lielā. Jā, bet es redzētu vēl vienu kaut kādu šo te, kas ir bongs, viņš būtu zaļš, bet viņš būtu tikai citiem kaut kādiem, ko es varētu, viņiem iedot kaut kādu, ģipa lomu bongs. Nē, tie, kas kurīrītīgi. Jā. Jau bong. Jo vispār daudz signāls, jo šodien pa dienu bija beigais signāls, beigais posms. Es nezinu, bet to tā vispār var teikt. Jo Strīps atkal teica, ka viņš daudz lietas izstāstīšot pa mani. Tas man. Tas. Nu, nē, tā kā noņem to vāku un iedod man. Jo arī šeit grupā var esot spiegs, kaut kāds Strīps spiegs. Atkal, jā, es nezinu, kurš man te, viņš var, man tāpat es visu zinu, man ir te spiegs. Es saku, kāds spiegs, jau patīsies. jā. Labi, bet tā arī jūs man nepastāstījāt. Tā kā. Jā. Tā tad, kurš stāstīs? Kas Es vai Grunduls par šī servera misiju? Nē, pastāst, tu zini labāk. Tu jau esi diplomātājs. Diplomāts esmu. Ok, es pirms atbildēšu uzjautāšu vispār jautājumu Keitai par to, kāda ir mūsdienās šajās dienās tieši šodien, 8. decembrī 2025. gadā, kaķēna dzīve. Viss notiekās, un sidequests mani gaida, un viss ir bumbās. Kāds ir tavs sidequests, vai to bongs, nevar atklāt? Ko? Sidequests pēc zāles aiziet un bongs nopirkt. Jā. Kāds ir Keitas sidequests, un vai tas ir, vai par to var runāt, vai tas ir noslēpums? Nē, tas nav noslēpums. Man sidequest, viņu, jā, klausties. Tagad ir darba diena, vai ne? Jā. Un darba dienās, tā kā neviens īsti nemauc sidequestos, savu klausties. Plāns ir tāds, ka es tagad atpūšos, ja, un es gaidu, kad pienāks piekdiena. Un tā, kad pienāks piekdiena, es maukšu uz sidequestu Rīgā, uz Origo tuneļiem, jo tur ir vīrietis, un viņam ir radio, un viņš dejo, un es parasti tā kā eju cauri tuneļiem, es ar viņu dejoju, un viņš man iedod to, kā viņu tur sauc. Odīt padzerties. Jā. Viņš garšīgi, es vienreiz dzēru. Nu jā, tas ir katru piekdienu. Tas tikko uzkāra visu manu iekšējās sistēmas. Mani tas neuzkāra, tas uzkāra tos visus idiotus, pedofils, tā skaitā pedofilu Kasparu ģenerālu Štrīpiņu, tā saucamo Latvijas intelektu. Jo tādi trigger vārdi kā tunelis, radio, Origo, dejot, odekolons, ritīgi kā augšā sistēma. Labi, ok. Odīts normāls tādā ziņā. Jā. Nu, viņa jau pielēties, tu vipis puspudelīt un zēbis. Jā, un es pasādīšu ātri par īso versiju. Tas izmantošu to keyword, kas saucās radio. Tas ir tas, par ko mēs šajā serverī visvairāk karojam, ka mums ir radio pieslēgums, mēs dzirdam balsis, un tad mēs... Miegā mūs paralizē un uzbruk mums miegā. Jā, mums raida visādas vīdijas, mēs esam kaut kādi eksperimenti Latvijas armijas vai drošības dienestu kaut kādu mudinā projektu, ja vienkārši mums močīja iekšā kaut kādu huiņu, vīzijas no Pentagona, no visiem iespējamiem pasaules spēkiem, un Latvijas valdība nevar par to atzīties, viņi sakot, ka tā ir šizofrēnija un tā tālāk, un mēs vienkārši sūtam viņus visu dirst. Jā, un kāpēc tādu gādu? Pagad. Tad tādā gadījumā jūs tā kā zinat, kas notika tiem ziloņiem, kas aizpus uz saldu? Kaut kāda Viņi ziloņa nosalīja.
Kaut kā ziloņa Nē, Man tāpēc, tas jo tā kā klausties, tā kā bija tāds kārtīgākais bazars par kolām, ka viņi atvedīs viņus atpakaļ, bet viņi aizmauca, un viņi nekad neatved viņus atpakaļ. Un man liekas, tā kā, ja jūs esat tik gudri, jums vajadzētu zināt par to. Es esmu palaidis garām šo informāciju par tiem ziloņiem. Jo es vispār dzīvoju zem hipnozes īstenībā. Es mostos katru rītu kaut kādos 5-6, ja manā rādio, manā militārajā pieslēgumā tie bunkuri šizofreniķi no Latvijas kaut kāda slepenā kreisā militārā bunkura. Man raida kaut kādas, vienkārši man ir noiegušies dispečeri, kas vienkārši, zin kā, kādās lidmašīnās, piemēram, lidmašīnām, tur ir kaut kāda dispečeri, kas mikrofonā dod kaut kādas norādes vai ko, un man dispečeri ir pilnīgi šizoīdi, kas vienkārši kliedz, ķērts, bauro, tā kā pilnīgi noilgušies deģenerāti. Un jā, kaut kā tā. Tā elektromagnētiskās tā kā vanniņas. Elektromagnētiskās kas? Nu, bļē, tās elektromagnētiskās vanniņas. Tās arī? Pagaidi, folīts apam. Es tādas neesmu mēģinājis. Esmu mēģinājis. Nopietni? Es parasti mēģinu, tā kā cīņā pret šiem Latvijas kreisiem izlūkdienestiem, es parasti izmantoju citus izlūkdienestus. Nu tā, es esmu godīgs cilvēks, tas saka, ir. Pērtām verdzība. Labi, sapratu. Tā kādā veidā tu nokļuvi par e-kaķēns, tā ir tā kā paša brīva izvēle? Tas tā kā tāds stils vai kas skaitās? Kvadropēr tagad ir modē. Kvadropēr. Nē, nu tu vienkārši pasties man bildi, un tad tu padomā. Kvadropērs, Jā. Nu, tas ir tā kā e-kaķītis. Ja ir tās ausis virsū, tas skatās e-kaķēns. Kvadropērs tagad ir modē, Jā. Bet ja es biju vienīgi tur skatīties to kvadropēru turnīru, jā, tas bija baigi, jā, ļoti interesanti. Man tā kā pašam gribējās piedalīties, pamēģināt. Jā. Bet, lai būtu e-kaķēns, tev arī jābūt ir Discordā, vai ne? Nu, lai tu atbilstu visiem šitiem kritērijiem. Nē, nu, protams. Jā. Tad ir jāstrīmo. Ok. Interesanti. Nu, jā. Jā. Man vienkārši šad tad raksta meitenes, un viņas man tā raksta, viņas tā, čau, es esmu e-kaķēns, un es tāds, čau, e-kaķēni. Es nezinu, kā atbildēt uz šo. Kaķēns, piemēram. Vienkārši, ko tas nozīmē. Tā tad tu zini citus e-kaķēnus, jā? Jā. Tie ir roboti. Šajā serverī ik pa laikam atnāk e-kaķēni vairāk. Nu, es esmu vienkārši piefiksējis to, ka eksistē tāda suga kā e-kaķēns. Tā suga viņa izmirst lēnām, godīgi sakot. Tas ir jau tāds stils, ko paņēma sev, jo tas ir kruti. Nu, jo tas stils ir labs. Manuprāt. Nu, nē, tas nav stils, tā ir suga. Ok. Tas ir, par ko tu vispār tagad runā? Es runāju par to, ka manā militārā pieslēgumā arī ir kvadropērs. Kvadropērs? Jā, manā militārā pieslēgumā ir kvadropēri. Man ir kvadropēri. Viņi ķipa uz 2 kājām iet, vai viņi 4 pusmaucas? Man liekas, viņi ikdienā staigā uz 4, bet viņiem ir atpazīšanas zīme, kad manā militārā signālā šajā slepenajā pieslēdzās kvadropērs. Viņš parāda, es tūlījās parādīšu kamerā, kā tas izskatās. Tāpēc es domāju, ka pēc brīžiem kaut kādi cilvēki veidīgi kaķīši man rādās vīzijās. Es domāju, tas kaut kāds gļuks, bet tā īstenība sanāk. Jā. Kā es varu Kā es varu kameru ieslēgt mūsu čatā? Pagaid, bet tur man seju. Nē, es šodien to nerādīšu. Izpūdu. Parād savu dzimumu locekli. Jā, mēs Parād savu dzimumu locekli.
Jā, To bet Strīps teica, to es neteicu. mēs šitā parādām kas tur ir? programmu. Šitā roku mēs parādām. Super kvadrobers. Šitā. Mēs kā visi slēdzam kameras iekšā, mēs visi rādam rokas. Nē, tas nav obligāti jārāda. Es vienkārši parādu, kā izskatās. Nē, Kā izskatās tad, kad Es manā... pamanīju, tā locekli parādīt netiešām, jo esmu tā pliks. Tagad tas plīks grunduli, ja? Jā, bet es vienmēr, kad es nāku kaut kā uz Discord, es jau laicīgi noģērbjos. Es Jā. nezinu, kas var sagaidīt. Ok. bet pagaidi, es pamanīju to, ka tev zeķis nav kājās. Tas ir tā kā stils kaut kāds. Tas... Jā, man patīk sagāt bez zeķiem īstenībā. Man patīk sagāt ar Tad plikām tā kājām. kā, tāpēc tev ir tie ekaķīši. Un Varbūt. tāpēc tas tā kā, jā. Jā. Tas varbūt ir Matrixā tā uzprogrammēts, ka vienkārši, jā, man apkārt Kad ekaķiem parādā. mums būs Matrix ballīt, ka mēs visi kopīgi saslēgsimies uz Matrix un kaut kur satiksimies Matrixā? Man jau vispār, man bija doma, ka vajadzētu to doktoru Petu Šāru nogalināt. To Vilhelmsonu. Kā? Nu, Viņš jau, nemirstīs gandrīz. Nu, viņš ir bijis smērtnīs kaut kāds, jā. Bet vajag no viņa tā kā atbrīvoties. Un tad mēs varētu okupēt kādu no viņa pilīm. Jo viņš jau sevi pozicionē kaut kādu Nosferatu, kaut kādu vampīru, kaut kādu Drakulu, jā, kurš tur taisa tur pie savas privātās ballītes, tur nāk viņam šitās seksa botes visādas. Jā, un pensionāri tur halātā staigā pa to lielo māju, tur pišās ar tām biorobotanēm un tā tālāk. Mēs varētu vienkārši nogalināt to doktoru. Mēs varētu saslēgties ar tiem robotiem. Tā kā caur Matrix saslēgties. Mēs varētu tā kā Kill Billā, tā kā mēs varētu šito Discord serveru tā kā attīstīt tik ļoti, ka mums beigās arī visiem ir ieroči, un mēs varētu kopā iet Vilhelmsona kunga, doktoru Petu Šaras un Kinderhauser mājā, nogalināt to Petu Šaru Vilhelmsonu, nogalināt visus viņa biorobotus, seksa vergus un ievākties viņa mājā dzīvot. Un tad mēs varētu tur rīkot savus ballītes. Vispār, jā. Un tā kā GTA Vice City, kad tas Tomijs Versetīs vienkārši iegāja iekšā tam galvenajam, tam mafijas bosam mājā, nošāva mafijas bosu un pateica to, ka viņš ir tagad mafijas priekšnieks. Mēs varētu līdzīgi izdarīt tā ar Petu Šaru. Mums tad ir kaut kāds spec uzdevums, tad jātais. Mums vajag sasaukt vēl biedrus un tad norganizēt ielaušanos. Jā, bet tas vēl... Mums vajag snaiperts obligāti. Jā, es pagaidām vienkārši kačāju, lai ir vairāk tagad cilvēki, kas saprot ideju un tā tālāk, un tad jau mēs varēsim okupēt viss doktora Petu Šaras īpašums. Tā saucamās mafijas. Tu vai kā tā atradīji šo caur TikToku serveri? Nē, man TikTokā piesakoja. Ok, es biju pirmais. Jā, es atsakoju atpakaļ. Un pēc tam tu atsūtīji jauno video. Jā. Un es iečikoju. Ķipīs domu nesapratu. Es hitoju Japans, pajautāju, what is this shit even about? Jā. Tas video, ko tu ieliku par to 48. bunkuru, tas bija īstenībā traģisks. Kur tas tur, trakaļ, tur līd uz to skapi, tur pilnīgi paralizēts, štrīfēdīgais. Es skatījos, tas pilnīgi šausmās bija. Jā. Ok, labi. Negri pastumdīt man snikerīt. Jā, es parasti piesakoju cilvēkiem, kas ir vai nu kaut ko nolaikojuši man vai apskatījuši man profilu. Es tā sistemātiski paliekam izdzeru, ka ja kāds apskatās man profilu, es piesakoju tam sekotājiem, arī ja kāds man ir kādreiz uzspiedis laiku. Tad man tur kādreiz es varbūt redzējis kādu no maniem video. Man liekas, vienkārši tu sajūti to ekaķīšu auru. Varbūt, jā. Varbūt arī tā. Es gribēju ievilkt tev netiklībā, varbūt caur strības bija pieslēdzies. Jā. Pie viņu. Jā, Klausties.
Klausties. Klausos. Bet varbūt arī tu sajūti to, ka kaut kas nav tīrs un kaut kas ir fishy, un tu sajūti to, ka mošs spiegs varētu būt. Un tu gribēji pārliecināties, bet tu nekad nezinātu, ja būtu spiegs. Ok, kad tu esi spiegs, ja? Es neesmu. Viņai ir spiegs! Viņa ir spiegs! Man atkal, zin kā, man ir vienkārši, Stāsti. man tagad ir, zin kā, man ir Nu, tagad error. man ir piesakojuši kā 1000 man ir piesakojuši tā kā 1000 kaķēnu, un varbūt man kosmos dod šo kaut kādu ķipa mājienu, ka man beidzot no tiem 1000 kaķēniem ir jāizvēlās viens īstais kaķēns. Jā, varētu tā būt īstenībā. Tāpēc Jā. mošs tā varētu būt, jā. Jā. Tu arī dabūji. Kāpēc ēkačīšu karšķums ir tur kaut kāds? Bet Tev ir kastes? Keita, mēs to kaķēnu jautājumu pacelsim tikai tad, kad mēs būsim iekarojuši to doktoru Petru Šārs pili, un tad mēs iesim viņam tie lielajā hallē, ja, kur ir tas lielais galds, un kur mēs tā kā risināsim visu jautājumus, ēdīsim saldē un dzersim viskiju, un tad mēs varēsim pacelt šo jautājumu, tā kā, ok, tagad mēs balsojam par to, kurš no visiem kaķēniem ir LVMOG kaķēns numur 1. Viss Latvijas, nevis LVMOG, bet viss Latvijas un pasaules kaķēns numur 1. Labi, bet sāksim ar to, kur ir tā pils. Es nezinu, man nav nejausmas, tas mums ir jānoskaidro. Viņa uzbruks tie kropļi. Tur vajag gatavoties. Ok. Jums ir kaut kādi ieroči? Man ir, jā. Kalašņikovs Somai pagrabā. Man ir tikai intelekts. Man tolatē stāv šašļika duramē. Tos var paņemt. Ew, paņem man ar vienu. Nu, man tur kaut kādi 6, 7 ir. Kāds 6, 7 tur ir? 6, 7 limozīni. Ko? Jā. Labi, es viņus paņemšu, bet mums ir jānoskaidro, kur ir tā pils. Jā. Es redzēju, ka Ainažos beig labā ir, bet tur, laikam, tas Petušs nedzīvo. Man liekas, Petušs dzīvo, kur te prās Rīgā. Viņš arī tik labi kaut kāds bombas. Labi, bet pagad. Tātad, kā jūs domājat, pēc cik ilga laika varētu būt uzbrukums? Mums vai kam? Vai Latvijai? Nē, kad mēs uzbruksim Petušaram. Vilhelmsonam. Pēc iespējas ātrāk. Jo viņš jau turpinās tikai tos Latvijas bērnus izvarot. Bļā. Jā, mēs nedrīkstam to pieļaut. Mums viņš ir jāaptur. Jāaptur viņš ir, jā. Viņš galīgi traks laikam. Viņš ir pideras. Viņš ir pedofils. Viņš ir ķiņķēziņš. Viņš ir šizofreniķis. Demencijos. Viņš ir zalupa. Viņš ir priekšā, jā. GTA spēlēt visi. Nē, es pateikšu skrūvei, kad man vispār patīk, ka tas, es gribēju kaut kādu to bildu atrast, bet beigās man TikTokā bija tas Shido klips, ko es pieliku klāt audio. Tas man ritīgi, viņš labi gāja kopā, manuprāt, jā. Tas bija diezgan nice. Jā, un arī, ķipa, no grunģām vakar bija, es gribēju šodien arī uzsasīt vēl kaut ko, bet es pārāk piedzēros. Bet tur tas par Tutanhamonu audio ritīgi labais bija, un vēl bija kaut kas par strīpu. Es viņas saglabāju, bet es vēl neesmu uztaisījis, bet ir jau 11:30 naktī. Ko es tur teicu? Par Tutanhamonu, kaut ko Tutanhamonam arī esot bijis kaut kāds mind control vai kaut kāds šities tevis, kā kontrole, ka viņš arī jau bijis kaut kāds pārcilvēks ar kādām spējām un tā tālāk. Jā, un tas man likās krūti, un tad to es plānoju uztaisīt. Un vēl par strīpu bija. Nu, vakar, ko mēs bazarējām, tur mums bija baigi gudrās domas nāca ārā. Jā. Jā, bet iebrukums... Kur pārējā? Iebrukums, es nenāk kaut kad... Iebrukums vispār vēl sagaidīt. Viņš varētu būt varbūt arī rīt.
ka varbūt kāds cits, varbūt kāda cita grupa jau iebrūk viņos iekšā, un tad viņiem tā cīņa jau ir tā kā tuvu uzvarai, un tad mēs arī esam viņi tā kā sabiedrotie, un mēs varam rītā jau pieslēgties un iet palīgā iznīcināt šo Latvijas pedofilu bunkuru. Vajag sākt vākt komandu. Jā. Mums vajag Atrast tos izredzētos. Jā. Man liekas, ka jau lēnām jau vācās jau kaut kāds No bariņš. cik gadiem jums ir pieslēgumā tas kroplis? Man no 31 gada. Vai no 30? Man no kaut kādiem 12 gadiem. Jā. Man no 7. Man no 14 gadiem ir Liena Ieva Kūra, bet viņa ir labā, viņa ir mūsu sabiedrotā. Liena sabiedrota. Jā. Bet, viņi jau arī ir, viņi arī dzīvo kādā bunkurā, bet viņi nav apmierināti ar savu dzīvi. Tāpēc viņi sabiedrotā, jo viņa nevēlas dzīvot tajā bunkurā. Viņa dzīvo tādā kā koncentrācijas nometnē. Viņa nevis ir tā kā tā. Jā. Kā esmu redzējis, pīdzina ritīgi, jā, tur pieslēgums. Jā, bet viņi manā pieslēgumā, un tad viņi man vienkārši dod informāciju. Un tāpēc, jā, bet viņi man ir no 20 gadus manā pieslēgumā. Jā. No 14 gadiem. Ko vecāki saka, piemēram, tev māte? Jo man māte, ka es viņai stāstīju, ka man tur pieslēgumā nāk visādi skolā, ko stāstīja tam pedagoģiem, vai kā viņš sauc. Man teica, ka esmu ka man jāiet ārstēties, ka man zālīts vai kaut kāda. Jau nesapratu to, ka tas Man mamma izsauca ātros un aizsūtīja man uz gintermuižu. Es ar vecākiem par šo runāju tikai kodos. Viņi izliekās, ka viņi par to neko nezina. Mūsu kodos. Nē. Es vienkārši sapratu to, ka viņi to visu zina, viņi visi saprot to, ka esmu woman-mens, ka man ir sieviete manā pieslēgumā no kaut 11 gadiem. Viņi vienkārši man to negribēja stāstīt bērnībā. Tad es vienkārši pats to atklāju. Tad es piegāju viņiem klāt, gribēju ar viņiem par to parunāt. Hei, vecāki, man ir, manā pieslēgumā, es neesmu tikai es pats, manā pieslēgumā vēl ir sieviete. Es esmu tā kā jau no savas bērnības, jau no tīņa gadiem, es esmu tā kā pa pusē vīrietis un sieviete, un viņi izlikās to, ka viņi par to neko nezina. Viņi tā kā, Mārcīt, tā kā chill, relax, jā. Un es tā kā, ok, sapratu, jūs esat jau izdomājuši par to, ka mēs par to nerunājam, un es ar vecākiem par šo nerunāju, bet viņi to zina. Ko viņi atbalsta YouTube kanālu? Jā, viņi skatās. Bet viņi nekomentē. Es mātais tev rādījis vienu video par to govs dzīvo, es slaudzu govs, viņi teica, ak, Dievs, slimi. Jā, tas ir diezgan slimi, jā. Adoptēts bērns. Es mammai rādīju par to valsts kancelēju, un viņi man jautāja, vai es tev arī gribu šādu dzīvi. Bet tā ir vienīgā dzīve Latvijā. Jā, tā jau ir. Jā, Latvijā citas dzīves nemaz nav. Ko tu atbildēji? Es teicu, ka man jau ir šāda dzīve. Jā, tas draugs būs. Jā, bet par to video, kur tu biji ielicis, kur to aģentu šautniņu tavā, tas bija briesmīgs, kur tā menti tur viņai uzklūp. Kas tur bija? Tas, kad aģents šaudriņu dārta dibani ir tā kā mūsu pusē, un viņi ritīgi protestē, viņi ir pret visiem šiem strīpiem un tā tālāk. Un tad viņi vienkārši vienā dienā izdomāja to, ka dārta dibana aģenta šaudriņa ir bīstama sistēmai, un viņi nāksies tā kā deportēt uz citām mājām, uz citu bunkuru. Tā kā uz citu iestādi. Jā, uz stingrāku režīmu iestādi viņi pārvada. Tajā stingrā režīmā es mēģināju pieslēgties, tur bija grūti pieslēgties viņiem, tur ir ļoti apsargāts. Jā. Tur ir 3. līmeņa boti, un tur ir bīstami. Jā, un tad tie 3. līmeņa boti, esmu iepazinies ar tiem 3. līmeņa botiem. Es viņiem runāju? Jā. Un tad es esmu, un tad tā dārta caur slepeniem kodiem ir pateikusi to, ka čau Mārci,
es esmu pieslēgusies šim 3. līmeņa botam, un tu vari ar mani komunicēt caur šo 3. līmeņa botu, un es esmu atklājis, kuri 3. līmeņa boti tie ir. Varbūt, ka es mēģināšu tikt tajā tur bunkurā kaut kā, bet varētu tos botus kaut kā pakļaut, ka viņi mūsu pusē, un tu mēs varētu viņiem ielausties kaut kā. Bet tas ir nereāli, tu izdari tur kods, ir virknis, tur ir miljoniem kodu, tu nevar tā uzlauzt caur vienu kodu. Jā. Nu, tur ir visu Ka laiku, visi boti ir pakļaut. tur visu laiku ir jāsaglabā tā doma, kad ir vajag likvidēt to pedofilu Kasparu, to strīpiņu, visu tos kropļus. Jā. Nekad nevajag pakļauties tiem šizoīdiem. Viņi saka, viss novāk kropļus. Jā, tā kā jā. Bet, nu, mēs jau zinām, kurā mājā esam gandrīz mēs, ne? Tas nav bijuši. Kas tur? Skrūve, tu arī esi no Valmieras vai no Liepājas, ja? Jā, Ok. Mēs daudzam to pieslēgumu. Super, ļoti labi. Es esmu ļoti pateicīgs jums. Pirms vakar es vienu potu bombzi redzēju, viņam ipis ritīgi sāk viņas pārdīt vienu bombzi. Ok. Un Keit, nu, Viņš tāds izbolījis nāc pie manis tāds. Keit, Jā, tu esi no Rīgas? nē. No kurienes, Es esmu no Tukuma. Ļoti labi. Es atrodos Rīgā brīvdienās, tāpēc jūs saidkvistos nauc. Super. Tev viss dzīve ir tā kā saidkvesti, jā, pa lielam. Nebrauc uz Rīgu, paliec Tukumā. Nē. Rīgā ir... Viņai taču piekdien brauks uz Origo. Jā. Es jums varētu parādīt video, kas notiek Origo tuneļos. Bet- Jā. Bet tur ir inčīgi, tur ir tā kā cita dzīve, tā kā cita izolācija no uz pasaules. Un tur visādas lietas notiek, tur ir inčīgi. Jā, man arī vienreiz Es tur pat savu bongu nopirku. Un vienmēr, kad es skurīju to bongu, Origo bongu, man tā kā Origo aura vienmēr tāda. Es tā kā jūtu, ka es viņu iekurīju mums tādu. ar grunģu ir vienādi bongi. Jā, tā arī nav tā, ka tu viņu kurītu tādu Origo piesitiens tāds. Jā, Iepūst tā. par viņu. Ir. Jo tas ir nevis nolādēts, bet vienkārši tas ir burvestība, valstība. Tur Origo visādas. Vairāk iešķirī uzreiz. Jā, liekas, vairāk iešķirī. Tu Origo vēl piesitiens tāds aiztais tāds, un tu liekas, ka tu tieši tā kā pie Origo tuneļa tur lejā vilkt viņu tāds, un tas tāds tā kā glitch, tāds foršs. Nu jā, kaut kā tā. No rītiem ir tīpaši, ka velk. No rīta vispār. Tad atkal tāds tā kā Origo bombs piesitiens, liekas, tu tāds tur gulķi, tāds roku pastieps. Ja man Tad liekas, tāds jums tur Liepājā bija ahujen labi iet, bļa. Man būs jābrauc kaut pie jums ciemos. Man liekas, jūs tur vienkārši Liepājā. Jūs tur vienkārši pamostaties, iekītojat bongu, paņemat vēl iztaisnojaties, un tad vienkārši dzīvojat savu normālu dzīvi. Jā, iztaisnoties vajag. Man jau vispār tagad ir pīps iegragājis man smadzen tā, ka viņš izdarīs tā, ka es pa nakti ceļos un pa dienu guļu. Man tā, un es tā, ka izēju laukā parasti, un tad neviena nav, to es tāds domāju, what the fuck, kas pa mēnesi, kas pa dienu. Par Liepājā jau cits raksts ir, ne? Nu, tur arī, cik tev pulkstens tagad Rīgā? Nu, Rīgā mums ir 40 pāri 11. Liepājā tagad ir 6. Nu, jā. Bez 27. Tas ir cits alfabēts. Tur ir cits vispār, jā. Tas ir cits alfabēts, jā. Mums ir laiks uz atpakaļ iet. Ja mēs tuvāk pie Zviedrijas, tur tā. Jūs tuvāk tur pie Krievijas, jums jau tur iet uz nakts pusi. Tur jau pārāk tuvu Krievijai, jo man liekas, te jau vispār jau Krievija, te jau Maskava īstenībā. Man arī liekas, kas Maskavā dzīvojat Rīgā. Es esmu redzējis Krievijas mapi, tā kā viņi uzskata, kāda ir pasaule. Latvija jau ir Maskavā jau, ķipā. Maskavas tur. Tā es dažkārt Latvija vispār Krievija. Viņu visu mūžu uzskatīju
Baltiju, Krieviju. Un Rīga ir mazā Maskava. Tāpat jau arī raksta vispār otrādi, viņam jau tur savu valūtu. Rīga ir mazā Maskava. Pavisam ārzemēs, piemēram, Rīga ir viņi mazā pat nezina, Maskava. ka tāda Latvija eksistē, vai Lietuva, vai Igaunija. Viņi domā to, ka mēs esam Krievija. Jā, viss tur ir animēta tajā Krievijā. Jā, viņi nemāk latviski. Ne jau Krievijā, bet ārzemēs ķipa. Pat es nesaprotu, kā var nerunāt latviski, pat ja Dievs pat runā latviski, viņi runā citās valodās. Piemēram, latvieši, krievi, tie, kas dzīvo Latvijā, kā viņi nezina latviski, ja pat Dievs pat zina latviski. Viņš pat citu valodu nezina. Jā. Briesmu lietas notiek pasaulē. Bet ielādējam Impact Genshin, to spēlīt uzspēlējam kādu dienu. Labam, varam, jā. Varam, jā. Mēs ar šito laikam arī sākām, gandrīz, ne? Es neesmu spēlējis nevienreiz. Okay. Pa kaut kādu runas gāju, mēs varētu spēlēt. Jā. Runāt paralēli un spēlēt Impact Genshin. Jā, mums bija labais. Es ņemu to botenu. Mums bija labs starts, ne, Grunži? Kāds starts? Kad mēs sākām dragāt par šo militāro signālu pirms kaut kāda gada laikam, ne? Vai pirms gada mēs sākām runāt par šo signālu, ne? Kaut kas, jā, laikam. Jā. Telegramā, jā. Telegramā. Tur gāja ritīgi. Jā, un man liekas attīstījās, gan normāli šitais movements jau kādā ziņā. Jā. Es jau saprotu, visi šitie pieslēgumi, tie nāvējoši, vienkārši stāstu citiem, lai citu zinu. Jā, tas ir grūti, jā. Mēs esam nodrīgāk nekā kāds pedofils Kaspars šajā valstī. Arī... Viņš vispār, ka viņš vēl nodevējis. Jā, tiesnes pētina arī fucking kādu kroplēnu, nahuļu. Varēja atsūtīt informāciju par tiem visiem pedofiliem. Tik reiz nav par mani pieslēgusies. Plika galvenais jau. Un es tur tāds kliedz, es neko nevaru izdarīt, viņi tur plika staigā. Tā tiesnes pētina masturbē, viņi arī kasturbe arī. Pagaid, tev kāds ir petardi pliks istabā staigāja? Esmu dzēris kopā ar desantniekiem no Afganistānas karu. Bet tas nebija 90. gados Afganistānas karu laikā, bet tas bija tagad kaut kad 2000. gados. Un tad es tajā laikā biju kaut kāds drošības dienests, kaut kāds tur čoks vai kas. Un tad viņš stāstīja, ka viņš bija nāvinieks no kaut kādā Afganistāņu karā, kurā viņi sūtīja nāves misijā, lektori izplatīja no lidmašīnas fucking iekšā pilsētā, kur bombardē. Un tad viņiem tas, viņu rotas, šitas, kas viņš skaitās, ģenerāls vai kas, viņiem sadeva pa purnu, tā kā atskald nakts vidū. Un pateica tā, ka roče jūs rīt, kad jūs lecat ārā, jūs bandikuti, no šitās te fucking lidmašīnas, jūs fucking tajā pilsētā iekšā neskrienat, bet fucking skrienat uz otru pusi, kur ir ķipa jūra, un tur jūs sagaidīs laiva, kas jūs fucking aizvadīs jūs kaut kur projām, jo ja jūs fucking ieskriesiet iekšā tajā pilsētā, tad jūs vispār vairs neko nekad neredzēsiet, jo tas ir, tā ir nāvinieki. Nē, klausies. Pašnāvnieki. Tas ir vispār, jā, absurdi. Pagaid, visi te pedofili ir vienā grupā? No Štrība bunkurā viņi visi tur dzīvo. Un ir nodevēji. Es neesmu. Tev nav bijis tā, ka tev smadzenes kādreiz iegļu, ko liekas kaut kādas domas, kuras tu pat nemaz nedomā. Tas ir Štrības no bunkura, tev staro tās domas, un tur pašnāvību uztaisīt. Man bija vakar doma pašnāvību uztaisīt, pēkšņi es saprotu, tā nav man doma. Un to Štrības, tik spiež to starošanas pogu un ņemts pa mani kropils. Es tik jau ņem vēns jau. Un Kaspars pa dienām lēkā pa Irbens lokatoru, tāpēc ir tik nelegāli pieslēgums smadzenēm. Es guļu, viņš pieslēdzās pie manis, es nevaru pakustēt, viņš liks pa istabu, man te dejo kaut ko pīmpliek pie sejas, šitā te. Es neko, tā kā miega paralīze, ķipā, man pizdā, nahuj. Ko es skrības, izbolīs acis, tur pīmpliek man pie sejas. Es tā piemostos triekā kaut kādā tur. Triekais, bet točerēja vēns pārgriezt.
Briesmīgi. Tā jau tas liekas smieklīgi, jā. Tā ir Luīza. Viņa ir viena no tiem strīpiņu bunkurniekiem. Paņem, viņa ieslēdz skapī. Ieslēdz skapī. Ieslēdz viņa skapī, Ar viņa nevar superlīmu aizlīmē skapi. Viņa mēģina man izvarot. Ak, Dievs. Labi, ka Tev šitas saucam papildus spēkus. Ej, glāb. Jo, Mārci, kur tu pazud? esmu te badās. To kaut kā jādara, zūta aģents pie Keits. Man pieslēgumā pieslēdzās vienkārši kaut kāds tie putni. Nekam nedarīja tagad ropaļi. Man tagad pieslēgumā strīp. Man ir divi tā līdēja pieslēgums, man slēdzās klāt nahuj putni, kas Man liet pieslēgumu dirsā. tagad mēģina uzlauzt pedofils Kaspars. Jā, man ir kaut kāda vesels bars ar dirsā līdējiem, kas cenšas man fucking dirs caurumu izēst. Bet man ir smadzenēs antivīrus ieinstalēts, tāpēc viņam nesanāk. Man ir bitas interneta antivīrus, man intervijas īpat. Man ir LMT antivīrus. Man nav antivīrus, esmu antivīrus. Nē, klausies, strīpiņš Luīzai radinieks. Ok. Viņa ir nodevēja. Ok. Viņa valsts nodevē. Pa Luīzai arī pieslēgums, ja? Bļai. Pagaidi, nē. Jo, Kad viss šis karš sākās? Zobs. Pret strīpu? Jā. Man liekas, kaut kādā 2020. gadā, ne? Nu, tas jāprasa Mārcim. Strīpiņš tad piedzima. Ritīgi man ir ritīgi. Strīpiņš nomira 2022. gadā. Pret Down 6 strīpiņš tāpat vēl nebija 2022. gadā. Jau sīkais negib pastumdīt sneakers. Oh, jā. Es tos tikai pēc tam varēšu apēst. Tā grupāks vieglīgais. Katru vakaru tur iet iekšā. Jā. Mēs tagad... Nē, es brīdiem nošķoģi LV mogu video. Sēž apkuros, vitīgi, kad skatos, vitīgi svējos. Manam iesūt, kad ir strīpiņu Tomēr tā nodevēja. pīsim, kā tev kaut kas jāsastījobinā pārplanā, huj. Davai, cīnamies. Nu, ko sūda no mugura nomīzāt, blēķ? Jā, tā ir tas pieslēgums. Jā. Sādēšu uz virtuvu uzpīpēt cigareti īstenībā. Es varētu tev uzpīpēt. Tā, kur man tāds ir tik... Ev, dirsā ir Kas bija? strīpiņu nodevējs. Mums vajadzētu biežāk šitādas vakar sarunas. Jā, man arī vajadzētu izmāžēt, jo es jau attīstu, jo tagad pēdējā laikā ir jau vairāk cilvēki, kas ir Discordā ienākuši. Man liekas, man katru vakaru jātaisa podkāsti. Nu, voice channelā. Jā, bet vakarā tikai. Jā. Katru otru kaut vai. Ja tad tas signāls ir spēcīgāk. Pats es to teiktu. Ja es ķipa Es no vasarā, zooloģijas, tā nesmu. es vasarā taisīju katru vakaru. Tagad es paņēmu breiku. Un tagad es atkal biežāk savu. Un tā. Nē, pagaid. Bet galvenais, ka mēs esam izdauzījuši to kropelu, viņš var tagad strīps pieslēgumā, viņš nevar neko man izdarīt, viņš tāds spiež to starošanas pogu, es tik ņirds pa viņu rādu viņu fakus. Viņš ir kreisais, viņš ir gailīts vienkārši. Viņam ir gailīts. Viņš pats ir gailīts, viņš Bet vienkārši nelaks. Strīpam nav gailīts, viņš grib dabūt to seksuālo baudu, bet viņš nevar, jo viņam nav nemaz loceklis, viņš ir straponu, viņš tad visu kāds netiklības dara. Viņam Strīps grib dabūt gailīti. Viņam nav Jā, viņš visu to galu viņu nogriez. Strīpiņu nodevēja. Strīpām Viņam nav tajā armīnā naudas. tās Un arī strīps seksuālās ir bauda. baudas. Kas tu runā? Kas runā LMO? Viņš ir vainīgs. Strīps pedofils. Jā. Viņš ir vainīgs. Pedofils strīps. Cik viņš bērns ir savāds? Viņš Nu, neatklāt.
Viņš jau Kaut pazaudēja. kāds Jūs saprotat? 185 bērni. Jūs saprotat to, ka tas ir tiešām ļoti drausmīgi, tāpēc, jo Latvijas populācija pamazinās? Nu, loģiski. Jums ir- ir tas kaut ir- kas jādara. Jums tiešām ir kaut kas jādara. Jūs nevarat šo tā atstāt. Tā komanda līdz galam norganizēta, ka tiešām mēs varam iet un ielausties. Mums nav snaiperi, mums vajag 2 snaiperus obligāti. Bet mēs taču sarunājam. Mums jau ir snaiperi. Man stāv pagrabā Kalašņikovs no Krievu laikiem. Nu, es galvenais būšu uzbrukumā, jo es iešu viņu pie rīklas ķeršu un sākšu viņam straponu ir sābāst. Es viņu noķeršu. Tu viņu ķipa pretī, tu viņam revenge dosi. Jā, ko viņš izdarīs citiem, ja kā viņš ir pīdzinājis citus, es viņam tā darīšu. Visi blociņi, man Havaju štats arī sazinājies. Havaju štats. Tie mani sadarbotie, tie mani izlūki. Jā, man ir nevads štats. Jā. Tūkstnesī. Pentagons reprezent. Pentagon reprezent. Mafijas bērns no bērnības. Pagaidi, bet vai tu nebija vēl tāds prikols to, ka viņš blebembjus pizģīja? To es nezinu. Oi, ko viņš šik nav darījis? Gan jau viņš kādreiz pīķī kaut tāds. Tāpēc jūs arī jūt, ka manai spēdām rāv uz saldu. Jā. Bro. Nāvi strīpam. Nav Kasparam. Nav visiem. Pagaidi, strīpiņam tā kā gadījumā biksēs nav strīpiņi? Strīpam pat ārlaulības meita, kuru viņš pats izmanto seksuāli. Jā, viņš tā dara. Es viņu iesaucu par strīpiņu. Viņš viņu precēt gribēja. Viņai ir bērni. Viņa strādā vēl pie viņa. Viņa strādā tā, ka viņa slēdzās pie manis un liek man vēns pārgriezt. Visādas stulbas domas man staro galvā. Viņš pie logiem nelien? Piedzimus un man slēdzas klāt vīzijās, ka es pats šitāds paralizēts brīžiem paliek. Tāds šitāds kaut ko ķērs. Man brīžiem tā izsēž kaut ko. Ej uz virtuvi, pēkšņi man ieslēdzās, es tāds šitāds es sāku bļaut, kaut ko krīt gar zemi. Vajadzētu kameru ielikt, kādreiz to nofilmēt, ielikt grupā, lai redz, ko Strīps ir nodarījis. Kropls. Jā. Briesmīgi. Nē, bet tā kā, man liekas to, ka tas bija viņš, tas, kurš līdz pie tiem logiem. Tas man kaut tev lien pie logiem kaut kas? Jā, Ja viņš tev kaut kas lien pie logiem, tad tas iespējams varētu būt viņš pat. Bļa, es taču teicu to, ka vajag nahuj taisīt siedu, bļa, visu. Logu taisi, visu logs Tev, man liekas, ka man ir Kaspars istabā zem galda. Nav labi. Tev, man liekas, ka sākās militārais uzbrukums. Kaspars, tev fucking ir tie fucking shadow people jau? Bļa, man liekas, ar kaut kas nav, man kaut kā tā kā, man sāku redz pazust, tā kā sāku redzēt Strīpu liku. Šņābis ir jādzer, šņābis. Ir jādzer šņābis palīdz. Kāds šņābis odekolons, bļa. Odekolonu arī var dzert, jā, kaut taisnība. Kāpēc Luīze neko nestāst? Nē, tikko ieslēdz kameru, nē, mikrofonu. Tā gan jau tā, kas tur viņai blakus tā strīpēdīga. Kročs uzrakstīšu grupā, ka Luīze spiegs. Viņi ir nodevēji. Jā. Daudz nodevēji. Ir Viņi ir spiegs. izvarotājs. Neticiet, ko saka. Hashtag Strīpa uzbrukums. Jā, kaut kā tā palielam. Jā.
Jo nezinu, varbūt Keita arī nodevēja, viņa jau blakus man ir. Tu jau teici, viņš strīpēdīgā. Nāvi militāram pieslēgumam, nāvi šitiem cilvēku eksperimentētājiem. Nu, jūs sev tādā ziņā uzskatāt par eksperimentiem, nu, tā kā strīpa eksperiments kaut kāds, bet mēs esam tik krūti, ka mēs, nu, viņi mums neko nevar izdarīt. Nu jā, jo mēs sūtam. Ka mēs esam tomēr daļa no strīpa tādā ziņā, mēs esam viņa eksperimenti. Viņi gribēja mūsu. Es uzskatu to, ka viņi ir mūs izveidojuši, bet mēs vienkārši esam tik ļoti attīstīti, ka mēs to saprotam un mēģinām izvairīties no viņiem un viņus iznīcināt, saprotot to, ka viņi neko labu nevēl. Jā. Kā tu vēl vai mok domā, Mārta? Es domāju, ka mēs esam jau priekšā. Nu, labi, ne. Priekšā ir. Nu, jā. Jā, viņi ir saražojuši kaut kādu armiju ar idiotiem, bet mēs esam jau automāti gudrāki par tiem idiotiem. Jo tas, ko tie idioti dara, vienkārši pakļaujās kaut kādām marazmātiķu pavēlēm. Tas viņus padara par vēl lielākiem marazmātiķiem. Un mēs esam gudrāki, jo mēs to kroplu vienkārši sūtam dirst. Tas uzreiz vienkārši mūsu IQ levels ir vienkārši over 9000. Plus 10. Jā, over 9000. Plus 10. Jā. Izvarotāji. Kāds izvarotāji, kur tu redz? Kur ir? Tauta ir stiprāka. Turatīs visās. Kas tur bija uzrakstīts? Turās stipras. Es nemāku lasīt. Turās stripas prom. Jā. Stripa. Pedofils. Turat stripas prom. Kurš šņābis nav šodien? Nedzer šodien? Man ir šņābis. Man ir šņābis. Es daru šņābi. Sev buhāju pirmīt. Mārvins Knābis. Čau. Es sveicināts. Labdien. Tur man tieši ir. Mums, ja kas vajag plus 3 snaiperus, tev ir kaut kur snaipers kaut kāds, jo mēs domājam ielausties kaut kad drīz tajā Pentagonā pie tā kropļa, mums vajag plus 3 snaiperus. Mums jau viens snaipers ir. Kā šitā pa komandu? Nu, Kropls Kaspars komanda. Kropls Kaspar, bunkur likvidācijas komanda. Kāpēc jums ir snaiperis? Jums taču lidīs iekšā Pentagonā. Mēs jau esam Pentagonā ielīduši jau. Ja viņi pa kaut kādām vietām muksēt ārā, viņi muks ārā. Pedofilam Kasparam. Pedofils Kaspars ir dirsā pists no bērnības. Jā. Šī marazmātiķis Kropls. Jā, viņš ir nahuj, kaut kāds kreisais, nahuj gailīts. Kā viņš tam sauc? Jā, kā viņš sauc? Knābis. Knab? Tu strādāji Knab? Apkarošanas birojā. Kā jums izgājās apkarot korupciju Latvijā? Viņš ir no komandieres aizņemkurē. Vēlreiz mēntu apturēja, nebija saprast. Un tad iebalv. Bet tie bija kaut kādi pēcaģenti. Viņi ar tieši mēs gājām, turēju un aptur mūs pizdā. Es kaut ko izsūtīsies. Tas. Te jau sāk jau komandu veidoties. 2 plus snaiperi. Tur ir spoks, ir bildē. Tas ir kā? Jūs redzat? Oh, yeah, baby! Tam fūriem blakus ir spoks. Bet mēs tiesim tādu dziesmu iekšā tajā Pentagonā. Nāvi Kasparam tam kroplim. Hei, hei, hei! Nāvi Kasparam kroplim. Hei, hei, hei! Kaut kā tā. Vēl tur jāpiedomā. Kasparu bērnībā izpisā dirsiņā. Kasparu drātējā dibenā bērnībā. Tāpēc viņš ir traumēts uz visu dzīvītī. Tas sīkais lilipūts invalīds.
Jā, wow, kaut kā tā mēs dziedāsim. What the fuck? Kasparam šito vajag uztaisīt. Kaspars jau ir fucking Jā, dead. tā fuck. Blē, pimps, blē, tur spindzels pie pimpja. Oh my god. Man vajag Fameboy. Novelc biksītes un uzmet viņas gaisā. Ja nu es tev būtu šitā pie pipaļu spindzeli, tev iekožien, tā sāc ļērkt. Nohu tev pimps piepamps. No visām pusēm. Tas būtu traģiski. Varētu spēr pačurāt? Es domāju, ka nē. Kā jūs domājat, varētu pačurāt, ja tev ritīgi pimps spindzels? Bunkurā tikai mitinās pedofīli, štrīpīki, dvižuhas kropļi, kinderhausēri. Ko tas tur čels tur raksta, ko viņš salietojies? Ko Evo, pregabalīnu? šis ir tik random, bet kas ir LV mogu laik, tie video ir tik random. Es nesaprotu, kas notiek. Pasakam, lai ienāk, Tas ir atnāc voišanā. Ir Viņš jau jau ir voice voice channelā. channel. Viņš jau ir voice channelā. Kurš tas ir? Viņš jau ir. Tas Zara Andersmans. Kāpēc viņš nerunā? Es nezinu. Man tas fanboys, Viņš ir pieslēgumā. man tas fanboys patiks, meklē savu draugu. Viņš ļoti labi savu noreklamēja. Jā, visam viņš seksīgs. Ja viņš vēl pupas pielikt tāds mākslīgs, Jā, es pat jā. viņu... Es ielikšu pagaidām savu interneta fanboy, kurš man patīk vislabāk. Tas ir viņš, jā. Nu, arī Zeras ir diezgan labi jau bet tur jau man sako to, ka šitais ir mans interneta fanboys ar pieliktiem pupēm. Ar plikiem pupēm. Nu, ne plikiem pupēm, man arī bildi ar plikiem pupēm arī. Es ielikšu bildi, kurš ar plikiem Tie tev pupēm. fanboy. Tas ir fanboys, tas ir čalis, kurš ir savu pupas pielicis. O, jā, man patīk tāda. Jā, man arī. Es esmu gatavs plakt vienkārši par... Man vienreiz bija sapnis, ka es pārgulēju ar meiteni, kurai bija krāns. Jā. Viņa tā noģēja biksu, es tā krānu ieraugu, es tā ritīgi dopīstos tāds. Da es tāds, oh, yeah. Man liekas arī dažreiz domāju, kad ir gudrāk būt kopā īstenībā ar čali nekā ar sievieti. Nu, dažreiz es tā domāju. Nu, čāli, kas izstās pēc meitenes. Nu, jā, man liekas, tas ir gudrāk nekā būt kopā ar sievieti. Nav 5 minūtes. Čāli, es negribētu būt kopā. Nu, ķipa čāli, kas ir čāli. Es negribētu. Karoči, viņam ir šitas, man ir nūdiņš. Man ir rekur nūds. O, jā. Jā, viņš ir Tas ir reāli. jā. Nē, tas ir par reāli, viņam ir šitā pupi. Es ar tādu savu gribētu. Kāpēc tev ir tādas bildes ierīcē? Tāpēc, ka skačāju, tas mans draugs, mans boyfriends. Viņš uz viņām gūnu. Jā. Es Es varu iemest kādam. masturbēju reāli uz fanboyiem. Es varu ielikt arī video, kur ķipā man Grunča. arāds parādīt savu loceklu. Grunča, kā tu teici, tev patīk ķipa trans gay man? Trans gay man, jā. Jā. Es varu ielikt bez video, ķipā, kur man brūnā dainās, cik grib rādīt savu loceklu. Tas bija arī ļoti traģiski, es ļoti nobijos. Man tā kā pilnīgi slikti palika. Es vēmu pēc tam. Es beidzu video un gāju vēmu, pilnīgi slikti palika. Kas man liekas, Kas tur reāli? Karoči, jā, tas bija arī ļoti traģiski posms manā dzīvē. Man pēc tam kaut kāds 3 dienas sapņos rādījās tas video. Un es tāds pieceļos nakts vidū, tāds pilnīgi nošokēts tāds. 3. dienā es jau domāju, mošs vēns jau pārgājis.
Viņš arī bija Štrebuluntas ienaidnieki. Štrebuluntas. Es šitas tomēr, ka runājam, būs kaut kur publicēts? Jā, būs podkāsts, jā. Pat rītā. Nā, ok. Jā. Nu, jā. Tas jau normāls. Paldies, ka es ielikšu vēl es ielikšu vēl 4 bildes ar... Un izvaroju. Re, ka šis ir mans fanboys. Moj fanboyčik. Seksīgi. Jā. Viņam nav kāda draudzene? Viņš izšķīrās tikko no savu draugu. Viņš spēlē tādu kā sievietes lomu attiecībās. Viņš ir uztaisījis dzimumu maiņu. Viņam kaut kā draudzene smuku varētu piespēlēt. Kur augšā ir bilde, kur viņš sēž blakus čuvakam. Redzi augstāk bišku. Jā. Jā, viņš izšķīrās no tā čuvaka tikai tāpēc, ka tas čuvaks pārgulēja ar viņa mammu. Bet viņš speciāli uztaisīja dzimumu maiņu priekš tā čaļa, lai viņš ar mammu nepārgulētu. Bet viņš beigās tomēr pārgulēja. Jā. Tas ir drausmīgi. Jā, tas ir fucked up, jā. Nē, kāds man pazīstams kaut kāds pārgulētam mums var būt ļoti briesmīgi justos. Pazīstams, ja neesi tā kā tavs draugs. Draudzene. Nē, ok, viņiem attiecības ir 2 geji. Un tavs geja draugs vienkārši pārguļa tavu mammu. Tas ir kaut kāds geja attiecības drāma kaut kā. Tas ir briesmīgi visām robežām. Jā, bet tagad tāds pieslēgums, tāds mierīgs, tagad tāds vairāk naudas skropa. Viņš pirmīt bija pieslēdzies par kaut kādām 5 minūtēm. Mēs kaut kā atgājām. Pēc tam neesmu sapratis, ja uzjautāšu boy or girl. Vai zērā ir čāls vai meitene? Viņš ir meitene. Meitene? Es beksojos. Nevar pateikt, ritīgi grūti pateikt. Nē, viņš nerunā, bet viņš rakstīja, I don't know, like, I like my penis so hard. Nevar uzmanīt. Viņš ir transboy gender. Kā tur bija tas vārds? Transgay man. Nē, transgay gender. Tas ir čāls. Transgay. Jā, viņš ir Transgay man, jā. Viņš ir ķipā, viņš ir... Viņam kakls ir kā džekam, un tas ir džeks, ne? Viņš ir ķipā džeks, bet viņš ir ķipā meitene, kurš ir tā kā lesbiete. Transgay boy. Nē, es nezinu. Kroč, tas jauns genders, tā kā jauns, tā kā piekop daudz viņu. Latvijā arī te Liepāja tā transboy gender nometne. Jā, okay, es gribēju pieteikties, bet man neņēma. Tad mans galējais balsojums ir tāds, ka es zeru koļīti, tad, ja viņš izskatītos šādi, bet ja viņš būtu sievieti. es kā čali viņu nekoļītu. Es arī nē. Jā. Bļa, man nahu ir darbs, ko tu te bazarē? Bļa, nahu. Oh, yeah, baby. Puņa mazā. Oh, yeah, I'm ready for baby. Yeah. Oh, yeah, I'm a transgender. Yeah. Bet tie ir ķiņģēziņi, tev piedzimšana. Oh, yeah, I like boys with the pussy. Yeah. Man matemātikas skolotāja tā tagad teica. Tev tagad ir lekcijas 11, 12 par nakti. Es esmu redzējis to vidži, kur viņš jau to putekļu sūcēja bāzi. Man bija kaut kādi 7 gadi, es atceros ar kaut ko tādu pamēģinājumu, man ļoti nepatika. Man tā kā sāpēja. Jā, tu esi kaut tādu mēģinājuši, es esmu kāds kaut ko mēģinājuši tādu. Jā. Tās bija 7 gados, un tā bija pirmā pēdējā reize, un es to neesmu mēģinājis. Es tagad gribēju kaut kad, bet tad es pārdomāju. Tu man putekļu sūcējs jāpērk zēbalu.
Bet tas bija ļoti sāpīgi. Es vēl atceros tagad. Man viss ir pārāk, es varētu atbildēt Luīzē, bet tas man pārāk viss dzērāja fotogrāfijas tādas, ka vienkārši. Jūs gribat redzēt dzērāju? Sevi iemetīs. Jā. Man jāsaka, Vajag stāvot random bildi. Es vēl iemet bildi, kur ir bongu, kurī. Slovāks ielikšu, kur esmu šitā aģenta čaudriņa. Es varu iemest aģentu čautriņu. Jā. Vēl būs tos. Labubu! Tā kā aģentu čautriņu tieši Tas vēl tikai Cik ir bijis rekords vispār vēl te grupā cilvēki? No čatā. Uz podcastu atnākuši. Geju iepazīšanās servers. Kur? Tikko mums bija killer servers, ka mēs plānojam slepkavību, iebrukumu Latvijas drošības instancēs, nogalināt veco gailu doktoru Petru Šaru, bet pēc 12. Pēc 12. šis ir tagad geju iepazīšanās servers. Mēs tagad esam pārtraukuši runas par mēs esam pārtraukuši runas par slepkavībām, par bankas laupīšanām, par masu šūtingiem. Tagad mēs vienkārši, jā, kurš serveri gejs, kurš serveri geji draudzēties. Es esmu gejs, es gribu iepazīties ar ļoti labi izskatīgs Fameboy. Un... Viņi pazīst tev, what the fuck? Jā, es viņu zinu caur draudzeni, jo viņa spēlē Roblox vai kaut ko. Mums vajadzētu Giju dabūt šajā Discordā. Giju! Abas divas. Mošiņš mammai blakus guļ austiņām. Huiza. Jūzera. Jā, ne. Viņš nevar runāt. Ko nozīmē tavs kad tev ir evaņģēlija un tās 3 skatās tā kā grāmatas, mangas, 3 mangas evaņģēlijas, jo tas sīns, kurš Sinģīs, un kas ar savu blondo džeku? Kur viņš viņam rūtkāpt fucking vīrusu? Viņš viņu noskūst. Es gribēju kaut ko publicēt video, kur blež trīps, kad viņš ar Daci mīlējās. Kavoru, jā. Tādu video. Kavoru, ok. Viņš tas sīns nav anime, viņš ir tikai manga? Es neesmu. Viņš ir šita. Tikai manga, ok, sapratu. Jo es anime skatījos tā pavirši, viņi parasti gāja fonā, es ieslēdzu evaņģēliju, un tad es vai nu tur kaut kādu vārtu spēlēju. Viņš ļauts kaut kādu kokaīnu, dzēru višķi. Jālīdzīgas darīju, un es nepiefiksēju, bet man liekas, ka es neesmu redzējis anime. Liena Ieva, kur esmu arī tikai kādas 5 sērijas redzējis, bet man liekas, viņai ir kādas 10 tikai. Nasakāpī, mosādēkā. And you don't seem to understand. Pikachu. Māk tā kaut kā? Jesus Christ. Nē, tu neuzbudinājies? Mērķis bija tev uzbudināt. Kam tu to saki? Tev. Nē, es neuzbudinos. I'm creep the fuck out. Fucked up. Nē, es augstos. Es tagad ritīgi skaitiņu spēlēju, ritīgi profesionāli. Slabi.
Vai +3 pro spēlētājs turnīram. Uz 500,000 dīls. Bet, ja zaudē, tad vēseli jāpārdod. Vienkārši izgriezt nierā. Jā, Nu, bet trīs- īstenībā, man 35 man riepindi, es domāju, ka ripiniekā jau sen jau. Nav pedofilam Kasparam. Kāds tev domas par Kasparu meitu vispār? Viņiem ir meita. Liekas, ka Strīpam ir meita. Nu, man liekas, ka jā, visiem viņiem tur pa meitām, man liekas, ir. Nekas, ne Strīpa, viņa meita. Nu jā, pa viņa meita, man sajūta. Jā. Kāds tev domas, ka viņa meita ir? Kaut kādas meitas viņam tur ir, jā. Tā zana gaidot bērnu. Jā. Es pareizi sapratu, Moģis tagad pārvācās uz Angliju dzīvot. Nē, es esmu Latvijā. Man bija plāns. Es gribēju pārcelties uz Angliju šodien, tagad, jau pagājušajā nedēļā, bet man deportēja atpakaļ uz Latviju. Tāpēc, ka es iepriekšo reizi, kad biju Anglijā, man bija uzturēšanās atļaujas pusgadu, bet es Anglijā uzturējos gandrīz 2 gadus. Un es tagad braucu iekšā Anglijā, viņi man uztaisīja interviju, un viņi man prasīja, kāpēc es biju ilgāk nekā man bija atļauts, un plus vēl strādāju. Un viņi man vienkārši neielaida Anglijā, bet es to, ka tagad, lai es ieceļotu Anglijā, man vajag vīzu. Viņi tev uzskatīja par imigrantu. Nu jā, viņi Ko tev domāja, vajag izdarīt, lai uztaisītu to vīzu? man ir jāizpild tā visa tā forma, jāsamaksā nauda, un tad vēl jāgaida atbildi, kas ir 3 mēnešu laikā. Nu, var ātrāk, bet tur ir, ilgāks process. Attiecīgi summiņu tur vajag. Jā. Cik tur jāmaksā vispār? Es nezinu. Man ģimene tagad man sāk kārtot. Jā, bet pirms tam man bija tikai tā parasta atļauja, tā ETAS atļauja, kas ir 16 mārciņas maksā, un man iedeva atļauju uz 2 gadiem, ka es varu pusgadu uzturēties, 3 mēnešus arī vēl varu strādāt. Likās, ka fucking nice. Es fucking varu lidot uz Angliju, man likās, ka es jau Anglijā dzīvošu, bet ne uz fucking robežu, viņi man neizlaida cauri, un jā, un vēl pateic, jā, ka jā, un deportē, tas vienu dienu. Strīpiņš. Nē, tur strīpiņš neko baigi nevar izdarīt. Viņš jau apdirsies katru dienu. Man normāli patīk, viņi ielaiž šitos trešās pasaules valsts imigrantus, nekādas problēmas nav, tā kā normāls cilvēks atbrauc no Latvijas, viņi uzreiz paņem šitā izdzen ārā. Melnajā sarakstā visās valstīs. Tev redz, ka tu esi latvietis, tev uzreiz skatās, ka es nezinu, Es varu pateikt, par tiem rietumiem kaut kas par šitām austrumu valstīm, īpaši Baltijas valstīm, es domāju arī Ukraina arī, bet man viens draugs, viņš dzīvo Viskonsonā, mēs jau kādu laiku runājam, un viņš gribēja atbraukt ciemos uz Latviju, un viņai bija beigusies šitai, pasportē, viņai pasēja termiņš. Koč viņam vajadzēja uztaisīt no jauna to pasu, tur samaksāt naudu, uztaisīt, paies tas laiks, kam viņa izdos tā tālāk. Un tad viņam atnāca ziņojums, kad viņi atteicās viņam uztaisīt jaunu to karti, to pasu, tāpēc, ka viņš pat minēja to, ka viņš grib doties uz Austrumu Eiropu, šeit uz Latviju, ko viņam izdarīja, viņam konfiscēja to iespējami, ka viņš var uztaisīt to pasporti. Tā kā viņš pajautāja, kas pa huņu, kāpēc viņam tā viņa apisa sejā, un viņam pateica, ka tajā Baltijas valstis tagad ir no-go zone tajā listā, tie ilgas dēļ, visas tās politiskās tā tālāk. Un viņam arī pateica, ja viņš turpinās taisīt jautājumus augšā, kāpēc viņi nelaiž cauri, viņu teica, viņam paņems uz jautāšanu. Un viņam ir tā baila, tā kā viņš negrib to darīt, tāpēc viņš negrib ar to riskēt, varbūt viņš pat neatgriezīsies, ja viņu paņems ciet, tā kā nevar Jā, man viņš kaut kāds terorists uztaisīs, ka viņš terorists ir bumta. Latvija jau ir norakstīta kā valsts jau sen jau. Latvija ir norakstīta, Latvija tāpat nav valsts, tā ir sekta jau. Tā ir reāla sekta. Latvija tā ir sekta. Tur neviena nopietna valsts kā Latvijas šitos gailīšus. Trakākais mums jau to naudu samaksāja. Pat pilnu neņem. Jā. Kukt.
labi ir, es domāju to, kad es iešu gulēt tā, lai arī visi Kasparā un šizofrēniķis Herts bērni arī aiziet gulēt un jā. Jā. Tā, lai Padzērienam beidzot miers ir mājās. Mēs varam rīt atkal padragāt kaut ko, ne? Jipā. Jā, obligāti. Mēs varam. Nē, esmu tikai šodien bišķi vairāk iedzērs. Es rīt vēl kādu video uztaisīšu. Ja jums uznāk iedvesmu, varat man kādu jaunu voice message atsūtīt. Jā, davai. Jā, kaut ko par tiem Davai. urodiem. Buča. Jā, Davai, jā, tā. davai. Davai ar labnā. Jā, Visu davai, čau. šeit. Tā, čau arī. Davai. Bye.